Šajā video vēlos parādīt, kā uz adāmmašīnas pabeigt adīto dreļu lakatu. Kā redzat, pēdējā rinda ir adīta nevis ar rūtīm, bet kā trīsstūrīši. Motīva labajā pusē, kā jau ierasts, no adāma adatas uzceļam uz mašīnu adatas valciņu un to sādīsim kopā. Un kreisajā pusē sādam divus valdziņus kopā. Atkal labajā pusē paņemam valdziņu, uzceļam uz malējās adatas un kariete atrodas kreisajā pusē, un tur, kur ir neizadītais valdziņš, tas ir jāizada ar roku, citādi uzturēsies pārāk tā maluņa, varētu pat saplīst. Un atkal no kreisās uz labo un atpakaļ, tātad divas rindas. Un šādā veidā aizadam visas tukšās vietiņas ar trīsstūrīšiem. Tagad pienācis laiks apadīt lakatu ar aikordu maliņu. Tas izskatās šādi. Un uz 3. klases mašīnas man likās šī maliņa pārāk vaļīga, pat uz vismazāko blīvumu, tāpēc es izvēlējos 5. klases mašīnu un jānospriež kreisās puses pārt taustiņš. Tā mala, kas ies pāri pleciem, tai jābūt tādai ieliektai, lai lakats kā rociņas jūs apņem. Tāpēc šeit es neadu liekās kārtas, bet tās malas, kas nokarājas lakatam, tur es adu 4 dubultkārtu un 5. dubultkārtu izadu bez maliņas uzkāršanas. Protams, ir jāizmanto arī atsvariņš, un tā rāmi lēnām nepaies ne stunda, kā maliņas būs apdarinātas. Vai šis darbs veicās ātri? Nē, es šo lakatu adīju apmēram 30 stundas, bet man liekas, tas izdevies gana skaists un ar eksperimentu esmu apmierināta.